Jau šīs nedēļas nogalē starppilsētu maršrutu pasažierus gaida pārmaiņas. Tiesa visiem tās nebūs vienādas. Tiem, kur tikai vēlas nokļūt pie kaimiņa blakus pagastā, brauciens sanāks apmēram par 10% lētāks un biļetes cena tādējādi tuvināsies vietējo pārvadājumu tarifam. Bet tiem, kuri pārvietosies no galapunkta līdz galapunktam, nāksies maksāt par 10% vairāk. Iedzīvotāju viedokļi par šādu pasažieru šķirošanu ir visai dažādi. Es domāju, ka tad vajag principā visiem paaugstināt, ja tur par tiem santīmiem nekā. Tad tiem, kas brauc, piemēram, tālāk līdz Rīgai. Laucinieki nav lobēti. Rīgā, starp citu, tur jau pensionāriem transports pa brīvu, laukos tādas pičas nav. Par to, cik kurā maršrutu posmā maksās braukšanas biļeti, nelēma paši pārvadātāji. Autotransporta direkcijā skaidro, ka posmos virs 150 km biļetes cena pieaugs par 10 līdz 11%. Tomēr tas esot tikai vidējais rādītājs. Tāpēc par 10 centīmiem dārgāka biļete kļūs arī, piemēram, nokļūšanai no Jelgavas līdz Rīgai vai Tukumam. Ļoti grūti pateikt, ka stingri visos maršrutos būs tā un tā. Ja tas ir tāds aptuveni, lai cilvēki rēķinās, kā tas pieaugums būs. Un, piemēram, ja viņi brauc uz laukiem, uz tālajiem maršrutiem, tad viņiem ar to vidējo pieaugumu 10–11 jārēķinās. Uz mazākiem attālumiem ir apmēram 5–7% pieaugums. Bet nelielos attālumos biļetes kļūs lētāks, jo būtiski tiks samazināta iekāpšanas maksa. Līdz šim tā bija 55 centīmi, bet pēc 1. aprīļa pilsētās samazināsies par 5 centīmiem, bet ārpus tām par 20. Paredzēts, ka tarifu izmaiņas šogad ļaus ietaupīt 1,8 miljonus latu. Pārvadātāji, kā pieņemsim Jēkabpils autobusu parks, viņi parēķinājuši, ka viņiem ieņēmumi nepieaugs, bet otrādi samazināsies. Mūsu gadījumā Jelgavas autobusu parkam ieņēmumi izdevumi paliks apmēram vienā un tai pašā līmenī. Ja. Autotransporta direkcija tomēr cer, ka ekonomiskajai situācijai uzlabojoties, pasažieri paliks uzticīgi legālajiem pārvadātājiem. No 1. aprīļa dārgāk kļūs arī braucieni starppilsētu vilcienu maršrutos. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.